Oi, bļaļ! Čau visiem! Mums ir tāds, varētu pat teikt, ka pārsteidzoši negaidīts gadījums noticies, kad LSD2, man liekas, izšķīda. Vai man ir apnicis skrots par dīzeli? Protams. Un vai nopērkot Audi manā dzīvē kaut kas mainīsies? Protams, ka nē. Vai mums ir problēma? Protams, ka jā. Vai tā problēma ir liela? Es ceru, ka nē. Tagad ir 2. decembris, piekdiena. Es to izdarīju kaut kādā, kad mēs braucām, Roļik. 30. datums tas bija? Nē, 29. 30. datumā izbeidzās. Uzlika 18. 30. izbeidzās. Kāpēc izbeidzās? Nu, es esmu diezgan pārliecināts. Uzbraucu uz bedra, man viens flants pat ārgabala izlīdis ir ārā. Un līdz ar to man ir aizdomas, ka tas netaisa to skaņu. Man Džeki teica, pat tad, ja flants ir to centimetru izlīdis ārā, nu mazums tā citreiz gadās, vai tad, kad ir kaut kāds leciens, vai tu atsities pret apmalīti vai kaut kur, tā var gadīties. Bet nevajadzētu būt tai stulbai skaņai. Tāpēc man liekas, ka tur iekšā viss izģērbies. Bet man līdzā mans reduktors uzliksim parasto, un tad pēc tam paskatīsimies, kas tad tam ir noticis. Tā, atkal vecais labais stāsts. Reku man ir instrumenti, reduktors. Nu, šitais ir tas reduktors, kas te bija virsū. Nu, tagad mēs atkal visu daram pa jaunu, un tā kā nomainīs reduktoru, un tad jau skatīsies, kas tam vecim ir noticis. Gandrīz nomira virsotnē, bet joprojām es esmu dzīves daru. To, kas jādara joprojām, neesmu brīvs, jā. Vismaz ne šodien tikko zvanu saņēmu no kristāla. Lūdzu un prasīju, kā tad tiku, es te tik tālu. Pārvietojos ar ieroci savu rokās, domas lidos visām pusēm kā lodes, kas skaidri norāda, ka esmu kaut kur starp debesīm un purvu. Vari nodirs manu skilu, teikt, ka iedosi pa purnu kur. Tas neko nemaina, es cienu zemi, nevis iekārt. Šitā kaut kā. Te ir kluk, kluk, kluk. Te ķerās. Gribētu es viņu nosdabūt. Ja viņi vispār varos dabūt ārā. Iet vispār? Gādās? Haha, nu jā, nu. Sprostiņš tur ir, bet tāds maziņš. Es pieļauju, ka tāpēc. Jā, bet viņš jau vēl braucams. Nē? Tik cik viņš ķerās? Nē. Alus. Zini, ko izdarīs? Tā kā man eļļa tāpat ir no iekšā. Pastīsimies, kas tur iekšā noticis. Mums tur kaut ko redzēt. Ui, tepat vāks ir saplīsis. Vāks beigts. Šitās te ausis otrā pusē. Šito man aizēs tajā mašīnā. Viņam viss iekšā viss ir. Tik vēc virs no brauc. Man liekas, viņš pats nebūs sadils arī. Es viņu galvenais, ka tā tik traki es viņu nepiešāvu. Es viņu šāvu, bet tas beigas jau tāpat ar roku vilku. Šito vajadzētu šaut ar pistoli klāt? Vai tomēr ne? Tas sūds vesels. Nē, reku tapa izlūzus. Kad tam? Šī te tapa nāca cauri. Jā? Es viņu ar kāpēc nevaru pagriezt vēl. Nu jā, nu. Reku tapa. Tas LSD sūds turās, bet te nāk tā tapiņa cauri. Jā. Ja tāpēc, ka šito galvu var atskrivēt vaļā. Būs. Un tūlīt LSD padarīšana ir gatava. Nu jā, karoši, man tā tapiņa ir izkritus ārā izlūzus. Tad jau pats LSD būtu vesels, nu, tas elementiņš. Tikai tik, cik tā tapa ir sadrupus. Tad jau viņa vēl būtu kaut kādu brīdi mušu gājus. Tā tad, reku, ir viss sūdi. Re, tur ir pati tā tapa, kas tur ķerās un sitās, un tai tapai bija te jābūt. Un te vēl ir kaut kādi sūdi. Pa lielam tas vērķīts vēl viss stāv kopā. Bet, zini, kas bija pa prikalu? Man viens Džeks, karoči rakstīja tai tapai, viņi bija divās daļās un galā bija skrūva. Viņa nebija oriģināli, nāca vienkārši vesela. Šī bija tā kā divdaļīga.
Un ka tā gala skrūva esot uz līmi bijusi jāliek, bet es jau biju izdarījis, es uz līmi neuzliku. Varbūt, ka tāpēc viņi, zin kā, sporta režīmā ir izmaukusies ārā. Bet, reku, bet šitais te viss turās. Nu, ja tā tāp, un tā jau arī bija, kas te malās un sitās, tāpēc brīžam, kad mēs braucām apakaļ, bremzēja tie riteņi. Bet es tik un tā nesaprotu, kāpēc šis te izmaucās ārā. Nu, tā piespējas nosīt. Uzcel augšā. Ka tā eļļa neizlīst. Eļļa, ka neizlīst ārā te pa garažu. Nu jā, nu šis varbūt tikai tāpēc, ka nav tas sprostiņš virsū. Tā piespējas tas prosts nosīt nost un izmaucās ārā. Nē, bet ir kā sprostiņš. Varbūt viņš pa maz ir. Tur tas neko nedara, es domāju. Nu, kā tāda varētu būt ideja. Gan jau, zin kā. Bet nu tagad mēs zinām, kas ir pa sūdēm. Bet zini, ko vienīgais varbūt var? Jāpaprast džekiem, moškiņi ir sametināti. Jā, savāru visu. Savāru un mietā. Nu, vārītais LSD, kurā gadījumā ir daudz noturīgāks. Pēc pusstundas jādod virsū. Varbūt pusstundas nemaž bišķi ilgāk. Kā tā puses te man maisās pa kājām? Gatavs. My muscles are getting bigger. The muscles are getting big from the Pa manam es gribētu teikt, ka viss ir. Puses es pārvilku, šitie viss es pārvilku, kārdāns pielikts atpakaļ, un reduktors arī viss ir pielikts, piešauts, ar šaušanu, protams. Tā kā pa manam viss ir kārtībā, un jābrauc vēl pēdējā ziemas prieku baudīt ar vienriteni. Bet man liekas, viņš tāpat normāli bloķē. Tā, pa lielam ir gatavs tagad braukt ar vienriteni. Zin kā, lai pateikt, ka viņš ir galīgi slikts, tas racing dips, es teiktu, ka nē. Ja es viņu būtu pareizi uzmontējis, visu tur pareizi sadarījis, viņš būtu turējies. Jo pats tas elements turās, bet asīt tā man ir izšķīdus, visticamāk, es to otru galiņu nepievilku. Jo, kā jau es teicu iepriekš, viņi bija divdaļīgi tā asīt. Bet, nē, labi, es nemāku loģiski padomāt. Tas ir stāsts, es sagribējies uz to braukšanu, kad es pēc tam parunāšu viņu. Nu, mēs tagad laižam uz Embūtas pusi, jo tur ir viens ceļš, kur mēs parasti braucam trenēties. Vispār tur pat ir vairāk tie ceļi. Privāts ceļš, kas iet uz māju iekšā, noliekam priekšā šlagbaumu un varam tur padrifterēt. Nav koplietošanas ceļš, nav nekāda soda punktu, viss tur super. Un tad mēs te kaut kādi džeki esam nolasījušies un aizbrauksim pasportot ar saviem vienriteņiem. Nu, nenormāli augsts ārā, kad 15 grādi vienkārši. Zinu tikai mieris, samet uz čārsām pēc, ka lik no smuki dirs un nācā aizmirstu par bēdām vielu. Galu vietā, bet vēl lātāk un pa karabu slēgāju. Tam slainām nedzīvoju ēnās, nesprauju jūks, nesipoju, netripoju trojkais mētā. Neslīko spēku rati, kad es ešu šajā ēkā. Joprojām tīri mati, jo viss iepriekšējais paliek spēkā. Sniegs nav uz māsīm, redzi, aiz nav uz kakla. Tā ir smaga ziemas trāse, redzi, tačkas slīd pa ledus taku. Kad es to saku, jūtu peņas smaku, nepārplēst tev manu garu. Nāku smagi, es ar Pilnīgi nebraucams tas ceļš. uz māsīm, redzi, aiz nav uz kakla. Tā ir smaga ziemas trāse, redzi, tačkas slīd pa ledus taku. Kad es to saku, jūtu peņas smaku, nepārplēst tev manu garu. Tas ir mazarīt. Es ar viegli svaru. Man jau attā iet. Pēc pogu, metot vāku manu dzīvību notur. Terārija čūs, kas šonakt batam mirst. Mūsu žurks ķerot menti, tikai stabos trīs. Snegotajās dienās BH prom un pazudis. Kā preķis, vietolēsim slīdu. Jums izšņoras kaut apakaļ. Cik ir mīnus 500 grādi, ne? Nu tā kaut kā man gāja to reduktoru un tā mašīnā. Zin kā, lai pateikt, ka tas LSD2 tiešām ir sūds, nu es neņemos galvot, ka viņš ir sūds, un es arī neteikšu, ka viņš ir baigi labs. Jo
man nesanāca viņu tik ilgi pabaudīt. Man sākumā likās, ka tur viss ir izšķīts, bet beigās izrādās, ka tā asīta ir izšķītus. Un es neesmu pārliecināts, vai es viņu līdz galam kārtīgi pievilku. Man arī Džek tur teica par to līmīti, vai neko vajadzēja uzskrūvēt. Un es nezinu, vai tā līme būtu kaut ko devusi labāk vai nē. Varbūt viņš vienkārši ir uztaisīts tāds, ka tā asīta tur kaut kur tirinās un izšķīst. To es nezinu, bet katrā ziņā ar viņu bija braukt daudz jautrāk nekā ar vienriteni. Vienritenis tie, kas brauc, mēs zinām, kā ar vienriteni, vai ne? Tu ir līkumā, un tad, kad tu vismazāk to gaidi, pieslēdzās otrs ritenis kārtīgā pūtienā, un tad ir pilns salons ar rogām. Man katrā ziņā nepatīk. Bet arī varbūt tāpēc, ka esmu pieredzējis braukt un kupēju bija LSD reduktors, un tur jau viss ir smuki un ar to viegli un patīkami ir braukt. Un otra lieta, ko noteikti ir jāatcerās, ka nevajag braukt pa koplietošanas ceļiem. Es nevienu nenosodu, man pašam ļoti patīk to darīt, un tie, kas atcerās, kā es braucu, tad, kad es noliku tiesības, pirmā ziema, tad pat tās paizputa, šausmas. Bet katrā ziņā nevajag to darīt. Es arī sev to saku, ka nevajag to darīt, bet pašam arī patīk pabraukāties. Labāk ir atrast kaut kādus privātas teritorijas, privāts laukums, kur tos ziemas prieks var izbaudīt, kā piemēram mūsu gadījumā Embūts Dopiņos, kur šlagbaums priekšā neviens cits tur netiek, tur ceļa satiksme nekāda nenotiek, un tad tur izbaudīt ziemu. Kaut kā tā. Paldies, ka skatījies, piesako, uzspīd laiku, un visticamāk, ka pavisam drīz varēsiet redzēt arī kaut kādus tādus video, kas sen nav bijuši, es tā ceru.